Labdien jau, jā, dārgie draugi, tātad šodien mums ir, bļaļ, kas mums šodien ir? Šodien mums ir otrdien, laikam, jā, un šis būs varbūt tāds bišķi netipisks video, jā, viņš sastāpēs no vairākam daļām, jā, tā es vārdu sakot, pastāstīšu, kā mums vakar gāja basketbolā, jā, kā mums gāja basketbolā un kā mums gāja atpakaļceļā, jā, vairāk pat atpakaļceļu koncentrējoties, jā. Respektīvi, jā, nu es atvainojos, es izskatos saburzīts, bet tas normāli, jā, jo mēs vakar bijām basītī, mēs atbraucām, bļed, no rīti. Suka, tāpēc, ka mašīna bija grāvī, jā, bet nu labi, pa visu pēc kārtas, jā. Respektīvi, vakar, nu, diezgan liels bars, Liepainieki devās atbalstīt savējo komandu, jā, basketbola klubu Liepā, jā, nu, cīņā pa pusfinālu, vakar bija izšķirošā spēle Ogrē. Nu, un mēs braucām, jā, bet bija kaut kāds fanu busiņš, jā, brauc kaut kāda atsevišķi, kaut kāda no Rīgas, kaut kas, nu, salasījās, normāls barels salasījās, jā. Visi normāli atbalstījām, jā, zin, kā, bļeģi, no sirds, no rajona, jā, tur cilvēki, nu, es nezinu, pa visiem lielākā daļa jau nē, bet, nu, piemēram, nu, tādi, nu, tie, kas mēs braucam, mēs aizbraucām, bišķi iepriekš, jā, iesildījāmies, kā saka, balss saites nostiprinājām, jā, zin, kā, nu, tur tādi speciāli dzērieni ir, jā, viņi tur satur nedaudz alkoholu, nu, virs 38%, un tad, nu, tad nostāda balss saiti, suka, nobļāva, ej tu dirst, kas pa spēli, ej tu dirst, jā, nu visu cieņu abiem, visu cieņu Ogrē, visu cieņu Ogres līdzjūtējiem, jā, viss bija, nu tā kā vajag ar pagarinājumu pēdējā spēlē, pēdējās sekundēs iemestajiem punktiem, viss normāli, jā, viss, nu, zolīdi, jā, tiešām emocijas tādas, ka, nu, tu gribi dirst, bet tu saproti, ka tu negribi iet uz toleti vienkārši, jā, tu zini, nu, tu no sajūsmas tur, bļaļ, lai dzelta no gar cīsku vienkārši un priecājies, jā. Suka, nāk visāds stulbs pērls ārā. Nu, jā, nu, tagad tā pirmā daļa tā kā beidzās, nu, tagad brauksim mājās, jā, cikos tā spēle beidzās kaut kur, nu, pēc 9, tagad džundžinās mājās. Normāli izbraucam, nu, zināt, vakar, nu, tāds viegls putenīts, tagad pisa mājā. Ap Ogri viss normāli, ceļi tīrīti, jā, pārbraucam pāri šitam te Hesam, viss normāli, jā, maucam pa Jūrmalas šose, viss zaībīs, jā, nu, tur kaut kur vietām kaut kāds snieģels ir, bet viss normāli notīrīts, jā, viss zolīti braucam. Izbraucam uz Liepājas šosei, kustība minimāli, jo, nu, jau vakar, zin kā, kurš tur darba dienu vakarā tā baigi braukās. Nu, un minam līdz saldumu vispār, bļaļ, pasaka, jā, nu, neko nepārsniedzam. Tiešām braucam pat uz kaut kādu 85, bet ceļš ļoti normāls, jā, braucam, var redzēt, tur ir, tur ir, nu, tā labi uzsniģi, tur, nu, tā slābadi, jā, ka tā mīksti, jā. Viss normāli, jā, aizbraucam garām saldumu, jā, tagad tojamies Skrundei, sākās, nu, tāda bišķiņa huiņa, jā, sākās bišķi tāda huiņa, bet var braukt, jā, nometam ātrumu līdz 80, 75. Braucam prātīgi, nekādas stulbas kustības netaisam, ja kāds brauc lēnāk, braucam pakaļ, nekur, nu, garām neejam, viss normāli, tagad tiekam, var sakot, līdz Skrundai, jā, aizbraucam garām Skrundai, nu, un tagad man ir jautājums, bļaļ, nu, un redzēsiet arī nākamie video, kas ies pēc šī. Principā, nu, tajos video viss ir pateikts, bet par šito saucamo puteni un visu šito huiņu, visur ziņoja, bija oranžie brīdinājumi, bļaļ, tur, ka tur sniks un būs apledojums un tā tālāk. Tas nebija tā, ka, bļaļ, plānoja plus 20 un pēkšņi bija, jā, -1, jā, nu nebija tā, jā, tas bija no rīta zināms. Tagad man ir suka jautājums, un redzēsiet tajos video, kādi bija apstākļi, jā. Man tagad, bļaļ, ir jautājums, ko dara šitie te, kas ir atbildīgi, es nezinu, kas ir atbildīgi, bet šito es gribu, bļaļ, noskaidrot, es godvārds gribu noskaidrot, un es arī gribu, bļaļ, saukt pie atbildības, nezinu, kā to izdarīt, vismaz, bļaļ, nu, es nezinu, pirks pakratīt un tā tālāk, nu, visiem fucking tiem cilvēkiem, kas bija ieslīdējuši grāvī, tāpēc, ka ceļš, bļaļ, no Skrundas līdz Grobiņai vispār nebija tīrīts, vispār nebija, nu, tu, bļaļ, tu redzi, jā, ka tur, nu, nekas nav, tur ir, ja tur, paldies Dievam, ja tur kaut kāds smagais brauc uz priekšu, kas brauc uz 50, viņš iebrauc, nu, tās rīsiņas, tu viņam brauc pakaļ, bet, nu, zin, kā smagais laikam ir stabilāks, viņam, es nezinu, vai, bļaļ, skills ir labāks, viņš tur aizbrauc, jā, nu, cik tu viņam nevar sēdēt pakaļā visu laiku mūžīgi, nu, tu nepaspēj vienkārši viņa ātrumam, jā. Nu, un tagad braucam, mēs braucam ar savu mašīnu, tur vēl kaut kādu brauc, nu, un mans puišals brauc pakaļ, jā, ar savējo mašīnu arī, nu, no Rīgas sanāca, viņš arī bija uz spēli.
braucam, jā. Es riktīgi, nezinu, ka 35 brauc ātrāk, nevar pabraukt, bļaļ. Nevar ātrāk pabraukt vienkārši, jo ceļa nav, tu tikai, bļaļ, pēc stabiņiem orientējies, jā. Un tagad, jā, braucam, un es jūtu, mani skatos, bļaļ, aizmugurē puišals, bļaļ, grāvī iekšā, jā. Viss normāli, mašīnai viss kārtībā, bērnam viss kārtībā, jā. Protams, izvilkt nevaram, jā, tad tagad mēs zinām, ka mūsējais, bļaļ, šitais te autobus brauc, ar sportistiem aiz muguras. Mēs tagad, jā, mēs dodam ziņu, tur veči, bļaļ, aiz skrundas, nezinu, velkaties kaut uz 30, nebrauciet ātrāk, bļaļ, nevar pabraukt vienkārši, uzmanīgi, tiešām ļoti uzmanīgi brauciet. Un es saku, mums jau mašīna grāvī, mēs tur sazvanam, skrunda evakuators, beig foršais čuvaks, pamotnēm loģiski, bļaļ, pulkstens pusnaktī, jā, pamotnēm, saka, bļaļ, var izvilkt, viņš saka, nekāda problēma, labi, atbrauks, izvilks, bļaļ. Tagad gaidam. Ceļš nav tīrīts, zvanam šitiem uzturētājiem, bet arī tas būs vidi kā neatkārtošos. Jā, bļaļ, piebrauc mūsējs autobus pa vidi, jā, tur, bļaļ, visi ārā, basketbolisti, jā, zin, ka es tur mūs, bļaļ, atbalstiet, vai velkam tā mašīna ārā, bļaļ. Zin, kā tur katrs, tur galvenais treneris jau tur, bļaļ, schēmu uzīmē uz dēlīšu, bļaļ. Menedžers jau tur, bļaļ, zin, kā es sadalīs, kurš pa ko atbildīgs, bļaļ. Masieri jau tur gatavi, bļaļ, riteni pamasēt jau vēl tā tālāk, bet es saku, lai pisās mājās lēnā garā, zin, ka, bļaļ, mēs tiks galā, mēs gaidām evakuātoru. Labi, ir atbrauc evakuātors izvelk. Un kā mums tālāk gāja, principā, un visu šito te paskatāmies video un pasakiet, bļaļ, vai es esmu, bļaļ, lohs, jā, kad, nezinu, var teikt, protams, nemāk braukt, sēd mājās un tā tālāk, bet tur bija dahuja, kas māk braukt un tādi, kuriem bija jābrauc, jā, kuriem bija, mēs varējām, mums bija izvēle spēle nebraukt, jā, mums bija izvēle, tur grāvī bija tādas mašīnas, kurām nebija izvēle, viņas, bļaļ, piegādā kaut ko, viņas kaut ko vadā un tā tālāk. Respektīvi skatāties video un dodat ziņu, jā, kā jūs uz visu šito te situāciju skatāties, bļaļ. Tur kāds ir jāpis, bļaļ, vai tur nav jāpis, vai vienkārši, netīšām gadījās, jā, un meteorologa aizmirs, bļaļ, piezvanīt Latvijas valsts ceļiem, vai kas tur ir, bļaļ, atbildīgs par to posmu no skrundas līdz grobiņai, bļaļ, pateikt, ziniet, notīriet ceļu, bļaļ. Tā kā kaut kā tā, jā, tāds video ņemiet, nezinu, pa labu, pa sliktu, pohuj, gribēju izkliegt savu sāpu puslīdz pieklājīgā veidā, pamēģināju, davai, tad tiekās kaut kad, citreiz. Tā, labrīt, labvakar, nezinu, karoči, pulkstens 1 naktī. Braucam no Ogres uz Liepāju, un, kāds ir ceļa stāvoklis, jā, lai jūs tīri saprast, līdz skrundai ar Dievas pusēm, pat Rīgas pusē vispār diezgan pieklājīgi un tā tālāk. Vispār ceļš nav tīrīts. Nevienu pašu reizi var pastīties gar malām nav. Ne kaut kādas zīmes, ka ir kaut kāds sniegs stumts vai vēl kaut kas, vai šūrēts ceļa kā tāda nav. Jā, karoči, jā, sniegs mūs atkal pārsteidz, bļaļ, nesagatavots. Zvanam, vārdu sakot, šitam te kā mēs vadījam ceļu uzturētājiem, vai kas, kas tie skaitās ceļu uzturētājiem, tā tālāk sakam, jūs kaut kad tīrat sniegu. Karoči, viņi saka, jā, vispār mašīnas braukā, jā, ir tīrīts un tā tālāk. Nav viņš te tīrīts, tas ir viens. Otrs, tagad pēc kaut kāda laika zvanam, jo vēl viena mašīna krāju, te var redzēt, kaut kas atkal ir nobraucis nost, jo vienkārši tālāk nevar pabraukt. Tā to palaidīsim smago garām, ja mēs bišķiņ kavējam. Kāpēc mēs paši lēnām velkamies, tāpēc, ka mēs ielikām grāvī, mūs izstiep pat ārā. Labi, ka mēs ar 2 mašīnām no Ogres, no Basīša braucam. Puiki, jā, ieslīdēja grāvī, braucot uz 40. Piebrauc evakuators, jā, dabujām saukt izcēl ārā. Zvanam vēlreiz, gaidījām evakuatoru apmēram 1,5 stundu, zvanam vēlreiz, prasam, jā, kaut kad brauks, jo šis ir valsts nozīmes fucking ceļš no Liepājas uz Rīgu, kas viņš A1 skaitās, vai, kaut kāds, jā. Viņi saka, jā, mēs skatāmies šitajā, kur viņi skatījās ekrānā, ne, bet... Kamerās viņi skatās, jā, šobrīd sniegu mēs netīrīsim, bļaļ, mēs suka tīrīsim, bļaļ, kad sniegu vairs nebūs, jā, zin, kā mēs izbrauks jūnijā, mašīnu izsūtīsim un tā tālāk. Tā kā, jā, situācija ir tāda, kāda viņa ir, bļaļ, brauciet prātīgi, jā, un uzturētājiem Lieluva žuha, jā, tiešām, bļaļ, valsts autoceļš numur 1, pīzdēts vienkārši, jā. Tieši Liepājas pusē, jā, iz Skrundas, tur, kas braucot uz Rīgu, tur ir ok, jā, tur tiešām ir ok ceļš, neko nevar teikt, var redzēt, ka ir tīrīts, un tāpēc šita nesūda nav tīrīts. Kurš vainīgs, protams, neviens nebūs vainīgs, jā, jo, jā, tīri tā. Izteicis sāp.
Nu, turpinam, jā, esam 2 stundu laikā tikuši, bļēns, nu, mūsu jau mašīna izvilka ārā, esam tikuši, tūlīt būs grobiņi, paskatāmies, bļēģi, kāds ceļš. Nekas nav tīrīts, bļēģi, nekas, jā, un paskatāmies, kārtējā mašīna grāvī, kārtējā lielais, tagad cilvēki piedāvā aizvest uz Liepavu, viņš pats no Rīgas, nu, ķip, lai paliek vismaz pa nakti. Neviens šobrīd nevar viņam atbraukt palīdzēt, jā, nu, šitādu govu arī neizvilks, tur traktors vajadzīs, kur tu pa nakti dabūsi. Tā kā, jā, paldies, bļēģi, ceļu uzturētājiem, kopš pusnakts braucam. 12:04 pēc pusnakts mēs iestrēgām, un tagad pulkstens ir 2:20. Neviens pa ceļam nav bijis, bļēģi. Neviens. Jā, cilvēku solidaritāte gan ir forši. Pilnīgi pie visām mašīnām viss apstājās, jā, parunājam, jā, bet, nu, šim mēs, diemžēl, neko nevaram līdzēt. Tā kā, nu jā, viss cieņa, bļēģi, ceļu uzturētāji. Super, bļēģi. Tā kā nezinājāt, jā, ka būs, bļēģi, brīdinājums oranžais, bļēģi, piderasi. Nu, un šis tīri salīdzinājums, kāds izskatās, bļēģi, tīrīts ceļš, jā, nu, iebraucām Grobiņas pilsētā, jā, Grobiņa ceļi ir notīrījus, viss normāli var redzēt, kur ir gar malām izstumts, sastumts, un jā, nu, viss normāli, bet, nu, pa ceļam, es saku, no kaut kāds skrunas, nu, bišķi pirms skrunas arī bija diezgan sūdīgs, bet bija braucams. Tā tad ir pagājuši tagad jau 2,5 stundas, jā, nu, neviena fucking tehnikas vienība uz valsts galvenā autoceļa no Liepājas uz Rīgu nebija, jā, tā tad nebija, un to var pierādīt, es nezinu, cik cilvēki, jo arī baigais fanbars no Ogras uz Liepāju brauca, gan basketbolisti, gan vispārējie var pierādīt, ka ceļš principā ir nebraucams, jā, ir joprojām netic, varbūt, ka kāds no tās puses brauc un kaut ko tur tagad tīra, jā, bet es saku 2,5 stundu laikā, jā, kad tev ir zināms, ka ir oranžais brīdinājums, ka sniks un tā tālāk. Labi, es tagad pat nesūdzos, ka, nu, mums nav notīrīts, loģiski tur pie katra nevar pielikt, bet es runāju pa faktu, ka ir taču kaut kāda dienesta, kam ir jābrauk, ka ir kaut kāds mašīnas, kas tur produkts piegādā, ir mašīnas, nezinu, tie paši ātrā palīdzība un tā tālāk. Viņiem taču, bļaģi, jākustās, jā, un ja cilvēks zināja, ka būs šitāda laika, apsredz, te var redzēt, ka smuki notīrīts Grobiņai visu cieņu, jā, viss smuki notīrījuši, cilvēcīgi var braukt. Pirmo reizi, bet virs 40 braucu, joptājot. Jā, bet turpinot, taču zināja, jā, nekas nav palaists, vienkārši bravo, es ceru, ka bez cilvēku kaut kādiem upuriem un tā tālāk, jo, nu, mašīnas agrāk vai vēlāk izvilks, bet, nu, pīzģēts, nu, šitāda huīņa, bļē. Tā, nu, nobeidzot stāsts, nu, paldies Dievam, tikām līdz Liepājai, jā, var redzēt, Liepāja arī tīrīts, jā, ja gadījumā kāds, nezinu, kāds izskatās tīrīts ceļš, tad viņš ir šitāds, jā, tātad, respektīvi, te, ko mēs esam redzējuši Kurzemes daļā, Liepāja Grobiņa savu darbiņu padarījusi, visi kārtībā, visu cieņu, bet tie, kas tīra to valsts autoceļu, es saku, nu, to, ko es redzēju no Grobiņas līdz Skrundai, un varbūt bišķi arī aiz Skrundas, bet, nu, tur es saku, tur tāds šaubīgs, nu, tas ir pīzģēts, tur ir jāmeklē, kas vai nu mašīnas nav nosūtījis, vai nu, bļaģi, šofers piedzēries stirnu, reko var pastīties Liepājā, bļaģi, hujā arī pa ielu, tai pohuj neslīdī. Kur palika kaut kur aizbuk, jā. Tā kā tā, jā, kaut kā šitā visiem mierīgu un normālu nonākšanu mājās un ar labu nakti.